Latvijā nedēļas laikā jau 3. Āfrikas cūku mēra gadījums. Slimība skārusi Valmieras un Madonas novadus, taču īpaši uzmanīgiem jābūt arī tuvējiem novadiem. Viens no tiem – Tukuma novads. Viskritiskākais un riskantākais laiks, kad pārnēsāt un inficēt cūkas ar Āfrikas cūku mēri, ir tieši vasarā, kad saimnieki dodas pēc labības un siena, kur meža cūkas vislabprātāk uzturas. Tātad brauc ar traktoru, vāc sienu, iebrauc savā saimniecībā, riteņus nenodezinficē, un varbūt, ka es pat aizēju sievai palīgā tur apkopt savus mājas cūkus, un es apaus nepārvelku. Gan bioloģiskās saimniecības, gan arī privātie saimnieki pret aizsardzības pasākumiem izturas nopietni. Arī TV9 pakalniem tika stingri noteikts, ka kūtī netiek laists neviens, izņemot cūkopjus. Kas elementārie piesardzības līdzekļi, tur dezinfekcijas, regulāras tīrīšanas un ieejot kūtī, ir rokas, apavi, maiņas, protams. Kā jau arī pagaidām esam saimniekojuši un mēģinājuši izvairīties no viņas. Es nezinu, tas tā kā nav tā kā pagaidām bijis dēļ to, ka dēļ kādas slimības mēs to nedarītu. Taču ir arī saimnieki, kuri pret situāciju izturas visai neapdomīgi un piemirst par piesardzības pasākumiem. Tā vietām netiek reģistrētas cūkas novietnēs. Vienkārši tādā darba dunā, pieņemsim labības kūšanas laikā, sienu vākšanas laikā. Tu vienkārši aizmirst par to biodrošības ievērošanu. Man ir primārais, man ir saule spīd, man ir sienas jāsavāc, man ir labība jānokuļ un tā tālāk, un es aizmirstu. Un viena tāda maza kļūdiņa var dārgi, ļoti dārgi maksāt, ar visu saimniecības mājas cūku likvidāciju. Tāpat saimniekiem jāatceras, ka dodoties mežā pēc dažādām dabas veltēm, mājās var pārnest ne tikai jogas un sēnes, bet arī Āfrikas cūku mēri. Tāpēc liela nozīme slimības ierobežošanā ir arī medniekiem. Un medniekus mēs aicinām joprojām aktīvi medīt, jo nav pamata, diemžēl nav pamata optimismam. Slimība pati no sevis nepazudīs, un vienīgais veids, kā mēs šo slimību varam apturēt, tas ir tiešām aktīvi vēršoties un strādājot ar meža cūkām. Un principā vairākus gadus, 2-3 gadus uzturot šo meža cūku populāciju ļoti, ļoti zemā līmenī, varētu teikt, ekstrēmi zemā līmenī. Bet jāsaka tā, ka ir pagājuši pietiekami liels laiks, kad ir aizmirsies. Vienkārši aizmirstās. Braucot pa medību mājām, nav dezinfekcijas līdzekļi. Citi iesākuši ir medību šīs te mežcūku iekšķu nādes un tā tālāk izmest pļavā, ko nedrīkst darīt. Tāpat pārtikas un veterinārais dienests atgādina, ka par beigtas meža cūkas atrašanu un ziņošanu, pat tādā gadījumā, ja to notriekusi mašīna, ziņotājiem tiks atlīdzība 50 eiro vērtībā. Nicetāna Stariņa, Sanita Liepiņa, Ģiets Grenevits, TV9 Pakalni.